Labi, sveicināti! Šodien Vizu News studijā esmu es, Pēteris Jutgarlo, kopā ar Toniju Bertrupu, kā arī ar kaut ko nezināmu. Persona apgalvo, ka ir viena no bīstamākajām pilsētā un ir gatava sniegt mums interviju par pilsētā notikušo. Pastāsti lūdzu nedaudz par savu pagātni, respektīvi, kā tu nokļuvi līdz šādam dzīvesveidam. Esmu audzis, pat varētu teikt, mēģinājis izdzīvot. Mans tēvs savos jaunības gados bija viens no meklētākajiem noziedzniekiem Losantusā, bet māte cīnījās ar narkotiku atkarību. Es, būdams tīnis, iespaidojos no vecākiem. Pieminos, ka man bija 16 gadi, nopirku savu pirmo ieroci un aplaupīju vietējo ciemu veikalu. Protams, man tas izdevās, un tās nebija beigas manām zādzībām. Un, respektīvi, jā, tagad esmu šeit. Nu, skaidrs, jā. Labi, tātad varbūt ir kādas atziņas no nelegāla dzīvesveida, ja uzskatāt sevi par pilsētā ietekmīgu cilvēku. Man ir specifisks kauts, kas man ir palicis dziļi sirdī. Tātad, ja tu stāvēsi aiz manis, es tevi aizstāvēšu. Ja tu stāvēsi man blakus, es tevi respektēšu. Ja tu stāvēsi priekšā, es tevi noslaucīšu no zemes virsmas un aprakšu 10 metrus zem zemes. Nu jā, tas bija iespaidīgi. Rekur došu tagad vārdu savam kolēģim, viņam ir daži jautājumi tev arī. Tātad, pastāsti, kāds ir tavs ilgākais laiks pavadīts ieslodzījumā un par ko? Ilgākais, manuprāt, bija 9 gadi. Atceros, bija apšaude. Mans labākais draugs tajos laikos bēga no policijas. Parasta veikala zādzība, pārvērtās par 10 policistu slepkavību. Būdams tīnis, savu ieroci, kur izmantoju, nometu netālu krūmos. Tajā pašā dienā mani sapakoja manā dzīvoklī. Tajā atrada vairāk par 20 kg zāli, vairākus ieročus. Wow. Labi, es domāju, vissvarīgākais jautājums. Cik tu ilgi lasto gultā viduvēji? Es lāstoju, līdz mani nošauja. Par cik mani nekad nenošauja, es savu krānu aizlieku mentam aiz lūpas kā snusu. Interesanti. Tas ir interesanti tiešām, jā. Jā, nu labi, varbūt tev ir kāds, ko tu gribi pateikt visai Losantus? Man ir tieši ziņa, ko nodod Jonatans Ramirez. Ja mēs uzzināsim, ka turpmāk tiek veiktas jebkādas darbības saistībā ar Hugo Peļmaņa aizturēšanu, mēs neklusēsim un rīkosimies. Šodien mums bija viena no noslēpumainākajām personām pilsētā. Paldies viņam, ka ieradās. Jūsu atsauksmes varat sūtīt uz ekrāna norādītā numura.